Tā, īsts video par attālinātu pieslēgšanos no Windows darbstacijai, Remote Desktop, Remote Assistants, kas ir divas dažādas lietas. Tātad koplietošu ekrānu, un man šeit ir Windows 10 virtuālā mašīna, kas griežas uz Hyper-V. Svarīgi ir pievērst Virtual Switch Managerā uzmanību virtuālajam komutatoram. Noklusētais default internal network ir gana labs, lai pieslēgtos no pamatsistēmas virtuālajai mašīnai, jo tieši tādā veidā šeit tas jādara, jo vienlaicīgi Windows darbstacijai var pieslēgties tikai viens lietotājs. Un tad tas, kurš jau ir tajā mašīnā strādājošs, kad cits slēdzas klāt, tiek slēgts nost. Tāpēc ir visai svarīgi slēgties no pamatsistēmas virtuālajai mašīnai, jo uz virtuālās mašīnās es nedrīkstu atļaut pārslēgt lietotāju, switch user pat taisīt, jo man te tas ieraksts iet tagad, jā, nu tad tur nebūs. Līdz ar to, tātad es slēgšos no pamatsistēmas šim te Windows 10. Nu, kas ir svarīgi? Tātad ir svarīgi, lai tas lietotājs būtu Remote Desktop users. Lietotājs viens man būs tas, ar kuru es slēgšos klāt. Vēl man ir svarīgi, lai tas Remote Desktop vispār būtu atļauts. Te tie iestatījumi visu laiku mainās. Tas Remote Desktop settings, tajā settings panelī, nu, te enable te ir, jā. Un tad, kas nu te tagad būs tajā advanced, to, nu, Dievs viņu zina. Jā, nu, šitāds te viņš ir. Nu, mēs varam izmantot arī veco, labo taustiņu ZPC properties, un tad es te dabūju kaut ko tādu, kurā eksistē advanced system settings remote. Nu, tā viņu var atrast. Un te arī tas allow remote assistance, tas ir kas cits, tas ir tas otrais, tā ir palīdzība. Es gribu remote desktop, tas apakšējais loks, tad allow remote connections to this computer, select users vai kuri tie. Tas lietotais viens, viņš ir pielikts, viņš te arī parādās. Nu, neko, nu, vajadzētu mēģināt pieslēgties, ja? Tikai man tagad ir jātiek skaidrībā, kā man te ir. Palaidīsim command promptu, lai paskatītu vismaz IP adresi. Aktuālā IP adrese man ir šāda. Nu, tad es tagad pamatsistēmā meklēšu Remote Desktop Connection. Kas ir būtiski? Tas Remote Desktop utilītas ir divas. Šī ir vecā klasiskā, kopš 2000. Windows laika viņa kaut kā apmēram tā izskatās, jā, te vēl kaut kādi papildus iestatījumi ir, bet ir arī jaunā, modernajā interfeisā, nu, var pamēģināt abas. Tātad, tagad man te vajag IP adresi 172, nu, tās ir manas iekšējās adreses, līdz ar ko Hyper-V ģenerētas, es ceru, ka tas nav nekas briesmīgs, ja viņas tagad visi redz. Es tā ļoti ceru. Tātad 37. Un, ja tā adrese ir pieejama, no adreses pieejamību no pamatsistēmas, vai no PowerShell vai command promptā, kas man te ir pamatsistēmā,
Es tagad varu mēģināt ar pingu pārbaudīt, vai es te lieki nemokos, varbūt, ka man viņa caur ugunsmūriem nemaz neiet cauri, un tā ko tad es te mocīšos. Iet cauri, jā, iet cauri, tā tad vismaz pings iet, tā tad ir sasniedzama tā adrese, nu, es varu username lietotājs viens, es ceru, ka viņš tā bija šeit. Sumeklītim, computer management users, lietotājs viens, lietotāju vārds, jā, lietotājs viens. Nu, labi. Ja es nezinu paroli, tad es tajā vietā varētu arī nomainīt, labo taustiņu set password. Ja gadījumā ir palicis ķeksis mainīt paroli pirmo reizi pieslēdzoties, tad arī nesanāks, tas ir jānoņem. Vai arī to lietotāju jāpiesakās sistēmā, lai yes. Tā, šitais ir remote desktop loks, un fonā šitais ir virtuālās mašīnas loks. Ja? Te tās politikas, message text. Viņš saka tagad, es ceru, ka jūs redzēsiet, another user, do you want to sign in anyway? Yes. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka mēs neko neredzam, jo tam lietotājam parādās remote desktop, can do you want to allow? Ok. Tā. Nu, un te tagad pirmais lietotājs. Jā, es ielogojos. Šitien palika, kad konekcijas nav, un šeit ir ar MMC uzliktā politika lauku skola ar matemātikas skolotāju. Tikai vienam šim lietotājam. Tikai vienam šim lietotājam. Ja, would you like try to expedīšu reconnect? Un, ja es tagad logošos iekšā to savu lietotāju. Man saka, ka tas cits lietotājs tiks izmests ārā. Tam citam tagad atkal rādās, lūk, šitādi te, ka man ir jāpiekrīt, un tā konekcija, tas savienojums tam remote desktop ir pazudis. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja jūs slēdzaties no universitātes savam mājas datoram, tad tajā laikā pie tā mājas datora neviens nevar strādāt. Ja? Nu, ir Team Viewer, tas ir savādāks, nu tad var vienlaicīgi, ir remote assistants, tas atkal ir kas cits, un atkal tad var vienlaicīgi, bet, nu, šitais te remote desktop ir ļoti noderīgs, tad ir pilnvērtīga pieeja, jūs arī administratora kontu varat pieslēgties, ja? Es izmantoju to lietotājs viens, jo tur man ir tas MMC, kuru man jau te bija snapins konsolē viens saglabāta. Es tā ceru, un es tai konsolē priekš lietotājs viens, desktop wallpaper, taisīju to settingu, iestatījumu, kad tā skolas bilde ir tikai lietotājiem viens. Teiksim, tas ir jūsu mazais brālītis, kur kaut kādas destruktīvas bildes no datorspēlēm liek uz ekrāna. Viņš neliek tādus skaistus dabas skatus, kā man te ir fonā. Ja? Un mēs viņam, kā administratori, pasakam, nē, tev būs bilde ar skolu uz ekrāna, lai tu motivētu sevi pildīt mājas darbus. Ja? Un ja tā bilde ir tādā vietā, kur viņš nevar viņu izmainīt, ja, tad, piemēram, tā bilde ir C-diskā users, un viņam uz to bildi ir read tiesības tikai,
Jā, tepat everyone ir palicis, nu nekas. Tātad viņam ir tiesības skatīt palaist, un tikai administratori var mainīt. Un vispār jau tās tiesības tam lietotājam mājas mapei arī veidojās ļoti labas. Kas tad tiek? Es te tādu imants gaismu pielicis klāt. Jā, laikam tāpēc, ka es esmu gājis iekšā, to var ņemt nost. Jā, man te neko nevajag, bet administrators, tas lietotājs un administrators, kurš ir tajā mapē gājis, nu es jau varu šito te noņemt. Jā, continue. Un tad, jā, redz, es te nu, es te neņemšos uz šito te, jo kur ir te tagad tas moments? Ja es skatos tiesības, ja, advanced skatā, tad es varbūt, ka šeit varu noņemt labāk nost, ja. Jā, nu jā, bet es pats sevi, ja ņemu nost, tad viņš man te neļauj mainīt, jo acīm redzot, kaut kur palicis tas lietotājs ielogojies. Ja, kāpēc varētu būt šitā? Acīm redzot, ir palikusi tā sesija, kad tas lietotājs ir pieslēdzies. Lūk tā. Nu, kas te vēl varētu būt? Tā tad tagad mēs varētu paskatīties remote assistance. Ja? Remote assistance. Nu, jautājums ir, kā uztaisīt remote assistance. Tātad tur vajadzētu radīt invitation failu. Remote assistance, te ir tāds invite. Remote assistance settingos tur pa dažādos veidos var aiziet. Invite someone. Invite. Save invitation file. Es to invitation failu mēģināšu ieglabāt kaut kādā tādā vietā, kur man tagad ir tas koplietojums, fotomape, piemēram, kur es varu lasīt. Un vēl man ir vajadzīgs šis te kods. Tātad reāli tā, mēs aizsūtam cilvēkam to invitation failu un, teiksim, citā veidā ar SMS vai Messenger aizsūtam šo te kodu. Man tagad ir tikai jāsaprot, kā man te ir diskā D, tas, kur es ieliku šeit. Tātad, kāds ir šāres vārds? Sharing desk 10.23. Ja? Man tādu tad jāslēdzās klāt vai arī uz IP adresi. Jāslēdzās klāt no pamatsistēmas tai šārei. Un tā, tagad pamatsistēma. Šis ir pamatsistēmā loks. This PC. Map Network Drive. Tā, man tagad jātiek galā ar šo uzdevumu. Desk 10. Nu, es nezinu, vai aizies. Jā, es to hidden šārēs un mēģināju slēgties klāt. Tas arī iespējams. Desk 10. Nu, es nezinu, vai man sanāks. Ja nē, tad desk 10 vietā, datora vārda vietā es likšu, teiksim, IP adresi. Ja,
Te man vai nē, mīļie draugi, šit more choices, different user, lietotājs viens. Man sanāca. Tas ir apbrīnojami, pēc vārda aizgāja. Tātad DNS ir kārtībā. Nu, vispār šitais Windows 10 ir pielikts servera domēnām, bet tas Hyper-V citā virtuālā mašīnā esošais Windows serveris ir daunā, bet nu labi, ok. Tātad DNS bija labi, nu viņš aizgāja. Uz VirtualBox ļoti iespējams tur jāliek tomēr IP adrese. Es paņemšu nokopēt. Nu, kaut kur dokumentos, kaut kādā bezjēdzīgā vietā. Replace, ja man te jau kādreiz ir taisīts. Tad, nu ko, tagad tā. Tagad es te klikšķinu pamatsistēmā, un man vajag ievadīt šo te kodu. Vai viņš man neļauj samazināt logu? Nu, labi, draugs mīļais. Tā, nu, kur tad nu tagad es esmu visām tām mašīnām te? Labi, kopēt man te nebūs. Tātad S6RY. S6RY. GLDV. GLDW. WJSB. WJSB. Nu, tā. Tagad kas te notiek? Te virtuālā. Would you like to allow? Yes. Yes, veku man ir šitais te man ir. Tātad Windows 10 virtuālā mašīna. Tagad man atļāva samazināt. Nu, ir kaut kādi mazliet tādi izbrīni. Tātad you can now see. Nu, es tagad redzu, ko tas lietotājs, nu, viņš varbūt palaiž kaut kādu programmu. Jā, bet es viņam gribu palīdzēt, es te klikšķinos, man nekas nesanāk. Līdz ar to tā doma ir tāda, ka es varētu iedot, kur tā nu tas bija. Tā, full control. Full control es varētu iedot. Tam lietotājam, kurš tur tagad atrodas. Ja? Tā, tagad ir tā, ka tas attālinātais palīgs šajā logā, ja te vēl kaut ko var saprast vispār, ja? Attālinātais palīgs var nospiest request control, un tagad tas cilvēks, kuram ir kāds pieslēdzies, nu es varu vispār atļaut visu. Un tagad attālinātais lietotājs. Nu, piemēram, disk managementu es palaidu. Un mēs redzam, ka viņš var
attālināti palaist. Viņš var lietot arī kaut ko šādā veidā, kādreiz mēs palīdzējam Excelī, kādam darbiniekam, jā, tur liela māja, negribas skriept uz otru galu, mēs Excelī kaut ko palīdzējam. Tā to var darīt. Jā. Un būtībā, ja es esmu iedarījis visu kontroli, tad tas ir administrators, viņš visu ko var darīt. Un tā izskaitā nošadaunot to mašīnu, kurai viņš ir pieslēdzies. Bet, ja es nebūtu to pilno kontroli iedevis, tad to izdarīt nevarētu. Ja? Un remote asistence šai brīdī loks ir balts, un tur vairs nekā nav, un virtuālā mašīnā šadaunojās. Jautājums ir, es te varbūt arī šito taisīšu cietu, nekā interesanta. Tā, ka šitas bija ar nekā interesanta, un tā mašīna lēnām izslēgsies, jo tur ir tās tīkla konekcijas, tāpēc viņš tur tā lēnām viņas savieno. Šīs abas tehnoloģijas ir lietojamas. Pamēģiniet darbiņā to izpildīt. Veiksmīgi jums!